Lūdzu. Labdien! Mēs esam vienu no Rīgas veikaliem, kurš ir viens no jaunākajiem. Nav pats jaunākais, bet jau viens no jaunākajiem. Šis ir pirmais veikals, kurā mēs esam uzstādījuši siltumsūkņus, ko izmantojam apkurei un gaisa kondicionēšanai. Tāpat šis ir pirmais veikals, kur tika uzstādīts saules paneļi. 70 kW invertoru jauda un 190 kW pāta paneļi. Kā arī apgaismojumam tiek izmantot dalījā vadības sistēma, līdz ar to šis veikals ir viens no efektīvākajiem mūsu tīklā. Ja kādam ir jautājumi, varat vēl kaut ko pastāstīt, šobrīd nezinu, ko vēl pateikt. Kā jūs siltumu ventilācijas no galas neatceros kādu mašīnu, mēs aiziesim apstīsimies, parādīsim visu. No galas tiešām neatceros. Ventilācija ir siltuma atpūšana? Siltuma atpūšana no augstu iekārtām, tehnoloģiskām, protams. Tas ir jau standarts, principā, mūsu ēkās. Labāk būs tehniskajās telpās visu parādīt. Te bija arī gudrais apgaismojums. Dalība apgaismojuma. Kā ir to apkuri? Tas bija tā kā jūsu mērķis pamēģināt jaunu to apkuras veidu, vai nebija cita iespēja? Kā bija tā motivācija? Pirmkārtām sāksim ar to, ka ņemot vērā, ka šo veikalu mums tikai atvilkts ūdensvads, kanalizācija un elektrība, mums atkrīt viena trase, kur apgrūtina īpašumu gāze vai siltums. Izmantojot siltumsūkņus, mēs izslēdzam kļūdas iespējamību, kompānija kļūdīsies atstāt apkuri un ieslēgt kondicionierus. Ar siltumsūkņus vienkārši nevar izdarīt viens vai otrs. Un mēs optimizējam sadalas tīkla izmaksas uz ievadu. Līdz ar to vienmērīgāk noslūgojam šo visu. Efektīvi pieslēgam izmantošanu. Jā. Līdz ar to tāds risinājums mēs meklējam. Šis bija pirmais, visgrūtākais, bet liels paldies projektu vadītājai Evai Levandī, kur vadīja šo projektu. Viņa palīdzēja mums iespiest šo visu budžetā. Grūti bija, bet dabājām. Jā. Rezerves siltuma kāds ir siltumsūknis pamatā? Jā, vai tad elektrība mēs. Mums ārkārtas gadījumā, teiksim, sadalnē stāv parasts elektriskais sildītājs, ja nu kaut kas noiet greizi kaut kur, bet tā kā mums ir siltumsūkņu kaskādē, tad iespējamība, ka dēļ iekārtām, kas notiek, tā ir ļoti maza. Viena iekārta no ierīnas veikals mums to neizjūt. Ja elektrība nav, tad sadalas tīkls, pa laimi mums ir juridiski, kurš šādi nokārtot ieslēgšanu vienmēr. Un vienmēr mums visiem veikaliem ir ārkārtas gadījumā ģeneratoru pieslēgums. Saules paneļiem jūs teicāt, vai? Jā. Pašpietiekams veikals. Gandrīz.